Paturpinot asiņaino graudu tēmu Latvijā, Lazdiņš, tas, kurš viens no Alfa ostas īpašniekiem, teica, ka tiem piederot 50% un ir vēl viens īpašnieks. Latrupas meitas uzņēmumam piederoša osta, kurā ir 50% no kapitāla daļām. Otrus kapitāla daļu turētājus arī pateicām, ka ir jāpārtrauc. Savukārt Trons, kas arī ir Alfa ostas īpašnieks, apliecina pa 50%, bet viņam jau ir 2 vēl citi īpašnieki. Mēs šo jautājumu nevaram atrisināt, diemžēl ar pāriem 2 īpašniekiem. Bet tad, kad 21. gadā pirka ostu pašu uzrakstītajā rakstiņā, viņi lielījās, ka pērk 50% plus 1 balsi. Tātad vairākums. Lazdiņš ar Troni ir piemirsuši vai sajauca, cik tad patiesībā viņiem pieder tie procenti un cik patiesībā ir to citu īpašnieku. Palielam jau nav starpība, cik to citu īpašnieku, jo ja pašiem ir vairākums, kā paši teica, tad jau varēja sen pārtraukt to kraušanu, bet kaut kā nav sanācis.